Jaunā basketbola sezona vairs nav aiz kalniem. Jau oktobrī sāksies jaunās basketbola cīņas, kurām līdzi sekos arī basketbola kluba Ventspils atbalstītāji. Šobrīd jau publicēts jaunais Latvijas basketbola līgas kalendārs. Pirmās divas spēles mūsējie aizvadīs izbraukumā. 1. oktobrī BK Ventspils spēlēs Jelgavā, bet 8. oktobrī komanda dosies pie Jūrmala Fēniks. Pirmā spēle mājās uz jaunās Grīdas basketbola hallē notiks pret Jēkabpiliešiem, un šī spēle paredzēta 18. oktobrī. Korekcijas var ieviest Eirokausa, kura sezona sākas 15. oktobrī, bet vēl nav zināms, vai tā būs ventspilniekiem mājas vai izbraukuma spēle. Tas tiks noskaidrots tikai pēc Eirokausa izlozes, kur notiks Barcelonā septembra beigās. Pārējām spēlēm kalendārā varat sekot līdzi oficiālajā mājaslapā bkventspils.lv. Jāpiebilst, ka 9-kārtējie Latvijas čempioni BK Ventspils ir noslēguši arī 5 dienu garo pārbaudas turnīru Lietuvā, kur divās pilsētās Klaipēdā un Palangā tika aizvadīta Vlada Garasta kausa izcīņa. Ventspilnieki 5 spēlēs izcīnīja 2 uzvaras pret Ukrainas klubiem Dnipro un Buļļeviļņika. Spēles pagarinājumā cīnījās, bet nācās atzīt Lietuvas vičečempionu un turnīru saimnieku Neptunas pārnākumu. Šobrīd basketbola kluba Ventspils rīcībā ir 16 spēlētāji – Kristaps Kanbergs, Akselis Vairoks, Mārtiņš Meijers, Arķems Buķjankovs, Māris Gulbis, Dāvis Leismejers, Kristers Zeidaks, Ilja Gromovs, Andrejs Gražulis, Edgars Štelmehers, Toms Leimanis, Artis Atti, Dāvis Čoders, kā arī viesspēlētāji Mairis Četmenis, Trojs Bārnīs un Džerais Grants. Komanda arī nākamajā sezonā vadīs Roberts Štelmehers, bet viņam asistēs Gints Fogels. Pirmā piezīmē.